Anna Celmiņa zina, kas strādā biznesā. Annas analītiskais skats spēj pamanīt arī to, ko Excel tabulas nerāda. Gatis Gāga balansē starp aktiera un uzņēmēja lomām. Gata uzņēmēja piedzīvotais, gan veiksmes, gan kļūdas, ļauj viņam uzdot īstos jautājumus citiem uzņēmējiem. Sarunās ar jaudīgiem Latvijas uzņēmējiem meklēsim īsto atslēgu uzrāvienam biznesā. Cik bieži sanāk kļūdīties? Katru dienu vairākas reizes. Jautājums atkal no tās tavas ambīcijas. Vai tā ambīcija ir vienkārši nopelnīt tur tādu nelielu aldziņu, vai tā ambīcija ir daudz lielāka? Ir godīgi mērīt kaut ko sportā. Parādās, es teiktu, motivācija ne no kurienes. Tiem cilvēkiem, kurus mēs meklējam, viņi ir ambiciozi un viņiem gribās kaut ko uzbūvēt. Tev liekas bezizējas situācija, nākamajā dienā tu atrodi kaut kādu šo resursu un izēju no tā punkta. Ļoti nopietni uztver tirgus izpēti. Divi Latvijas uzņēmumi mēģina iemācīt pasaulē kustēties precīzāk. Viens golfa laukumā, otrs elektrības tīklā. No malas tās ir pilnīgi atšķirīgs pasaules sports un enerģētika. Taču abos gadījumos izšķiroši ir spēja izmērīt, interpretēt datus un pārvērst tos precīzā produktā. Sveiki, Anna. Patīkami. Gatis. Atis. Atis. Vai šeit var uzspēlēt golfu? Šeit var uzspēlēt golfu. Tā tad spēle no labās vai no kreisās puses? Es vispār nespēlēju, bet šodien no labās. Jā, tad uz kreisās rokas tev ir jāvēl. Tā, kas tev būs priekšējā vadošās rokas, tad tas ir tas izplatītākā lieta, ko mērīt. Un tā apgriezt otrādi, lai viņš labāk redz. Uzņēmums sākās ar ideju par virtuālo treneri. Tā kā uzņēmuma dibinātāji paši snovoja, pirmais izgudrojums bija ar sensoriem aprīkots snowboarda tērps. Lai to uzvilktu, bija nepieciešamas 10 minūtes, bet, lai saprastu, ka neviens to negrib pirkt, pusotrs gads. Taču pirmās neveiksmes nelika nolaist rokas, bet tieši otrādi – turpināt meklēt īsto sporta veidu biznesam. Tas izklausās tik vienkārši, bet realitātē tev ar to pašu ķermeni ir no rīta jāpieceļas, jāiedzer kafiju, no to pašu enerģiju jāiet un jādara kaut ko, kas vairs nav. Tu esi šuvis domājis, ieguldījies. Par to pašu naudu, kas tev vairs nav. Tas notiek galvā. Tas, ka tu ej un nepadodies, lai cik tas klišejiski neskanētu, bet nepadodies arī tad, kad tev ir jāmaina virziens par 108. Golfs ir viena no, es teiktu, pasaulē tādām tehnoloģiski attīstītākajām sporta nišām. Tas varbūt tā neliekas intuitīvi, bet es teiktu, ka tāds amatiera golferis aizejot pat Latvijā pie trenera, bieži vien trenējas ar daudz tādām modernākām tehnoloģijām nekā varbūt kaut kāds NBA spēlētājs profesionāls vai vēl kaut kur, kad vēsturiski tas tirgus ir attīstījies, kad šādi tehnoloģiski produkti ir parādījušies gan daudz. Kaut vai šāds pats simulators, basketbolā. Es nezinu, vai kādam mājās ir garāžā simulators, kur spēlēt basketbolu, bet arī pat Latvijā golfa simulātori noteikti vairākiem cilvēkiem. Un līdz ar to tad, tajā nišā ir kaut kāda tāda specifika, kāpēc tie dati interesē varbūt drusku vairāk kā citur. Es domāju, mūsu tāda vīzija ir, kad šādi produkti būs pilnīgi visās nišās. Mēs arī redzam, ka ir citi sporti, kā piemēram beisbols, kas jau sako tam golfam varbūt dažus gadus aizmugurē, kur mēs redzam daudz industrijas spēlētāju arī tur. Hackmotion skaitļos 2024. gadā. Apgrozījums 7,2 miljonu eiro, peļņa 2,1 miljonus eiro, kopējie maksājumi valsts budžetā 286 000 eiro. Šobrīd uzņēmumā strādā 30 darbinieki. Tad viņi reālā laikā jau rāda, kā tā roka kustās. Un, ja tu pakustinās to rokas locītavu, tad attiecīgi tas ir tie pamatdati, ko mēs iegūstam. Manai rokai tagad ir digitāls dvīnis. Tieši tā. Tātad mēs precīzi redzam visu, ko tā rokas locītava dara. No tā viena sitiena parāda, kad ir konkrēti kaut kādas lietas, kuras būtu jāmaina tieši no vēziena augšas tajā brīdī, kad mēs ejam uz bumbu. Ja. Kad Hackmotion jau sākas strādāt golfa tirgu, komandai pievienojās godalgotais golferis Reinholds Pīrāgs. Vai tavs vēziens ir kā etalons, kas ir iekodēts? Tur patiesībā ir tā, ka
mēs ņēmām pasaules labākos spēlētājus, kas ir vēl līmeni maniem augstākiem ir PGA tādi, profesionāļi. Jā, tā kā tas pārsteidžos būtu, ka top 10 gandrīz vai lielākā daļa, man liekas, spēlētāji būtu lietojuši kādreiz, kas hackmotion, jo viņiem treneri, viņi visu laiku grib labāko, kas ir viņiem spēlētājiem atrast, nomērīt, jo viņi visu laiku cīnās par to ekstra, kā var būt labākam. Vienmēr tos spēlētājus trenējās, tā kā tas ir kaut kas, ko mēs tā kā lepojamies, un arī bija tas pirmais izrāviens, kas mums iedeva to ticamību pasaulē, kad var uzlikt to vārdu un teikt, šī spēlētāja treneris lieto, viņš atnāks uz semināru, tu viņu uzaic, viņš pastāsta par tiem spēlētājiem datiem, un tas mums, tāds negolfa valsts iedeva tādu, ļoti lielu grūdienu Amerikā, lai tiktu tā tirgu. Es nostājos, viņš noķer, kur es esmu, izpildu, un tad viņš man paļauj, kur viņš parādīja, kur man bija kļūda. Atvēzienā, ja? Jā, tieši tā. Tad tagad viņš man lēnām liks tādā ziņā pareizi izpildīt to kustību. Es nostājos. Tagad viņš pareizi izpildīja. Tad viņš būtībā tas, ko mēs mācām, ir, ka tev lēnām, mierīgi fokusējies uz šo daļu savā vēzienā un iemācies viņu izpildīt pareizi. Okay. Un tad šo faktiski tu vari darīt stundām ilgi mājās. Ir tā, ka tu viņu parasti nedarītu stundām vienu to pašu lietu, bet, tas būtībā tu neierobežos varētu katru vakaru, teiksim, zinot, ka tev vajag tur izpildīt, 50 reizes pareizi to kustību, iemācīties un tad atgriezties laukumā un jau spēlēt labāk. Bet tad, tīri teorētiski, jebkurš amatieris, izmantojot jūsu ierīci, pēc 10 000 stundām spētu pietuvoties vai būt tādā pašā līmenī kā pasaules top spēlētāji. Ja nebūtu attaisnojumu, lai viņš nebūtu labs, mēs nevaram garantēt, ka viņš tiešām būs, bet viņam ir visa informācija un vingrinājumi, lai viņš varētu iemācīties. Vai tu pats esi uzlabojis savu sniegumu, izmantojot? Noteikti, un tur tā liekas, tās lietas atrad. Ir ļoti daudz lietas, ko tu nevari nomērīt. Tu nemaz nezini, ka tev ir tā problēma. Tu zini, ka tev varbūt ir kaut kāda nestabilitāte vēzienā, bet tā ir tā unikalitāte tehnoloģijai, kad tu vari precīzi salīdzināt, un tev viņš objektīvi pasaka, hei, labākie spēlētāji pasaulē nedara tā, un rekordi ir lieta, kam pievērst uzmanību, un tad tās lietas esam arī uzlabojis, un arī spēle ir uzlabojusies. Uz šitādu arī nevar dusmoties. Es pilnīgi iztēlojos. Man treneris pateica, labākie spēlētāji pasaulē tā nedara. Es saku, tā kā, okei. Jā, bieži vien ir tas, ka spēlētāji runā pretī trenerim. Nē, es to nedaru, man tā nav problēma. Saka, apsies rekordu dati, tu izpildīji, un tas iedod to arī tādu pārliecību tam spēlētājiem, ka viņš strādā pie pareizām lietām. Čau, sveicināti! Čau, Egija! Čau, Egija! Čau! Enerģija ir? Enerģija ir un būs vēl vairāk. Parādi vēl enerģiju. Kur mēs esam? Mēs esam Noluktavu rajonā, vienā konkrētā lokācijā, kur stāv baterijas, kas ir vispār pats pirmsākums, kad mēs sākām kaut ko darīt enerģētikas jomā. Okay. Jā, un vispār kāpēc Noluktavu rajons? Tāpēc, ka mūsu klasiskais klients ir vai ražotājs, rūpnīca, noliktavas, loģistikas centri, tur saules parku īpašnieki, vēju parku īpašnieki. Tas tāds mūsu klasiskais klients. Līdz ar to šis rajons ļoti labi atbilst. Okay, tūlīt mēs visu sapratīsim, kas tas ir. Egija Gailuma ar saviem biznesa partneriem uzsākusi ko jaunu un jaudīgu. Pēc tam, kad pārdots iepriekšējais auto koplietošanas uzņēmums, pāri palika gan baterijas, gan jaunas idejas. Tas tur iekšā ir tavs bizness? Nē, negluži. Tātad mēs sākām no sākuma kā ražotājs. Mēs mēģinājām ražot bateriju sistēmas, kuras uzkrāja enerģiju. Tagad mēs to vairs nedaram. Tagad mēs esam pilnībā digitāla platforma, kas nodrošina visu tirgošanos un rada peļņu klientam. Bet sākām mēs ar šo. Tad tur iekšā ir lietotas Teslas baterijas, kuras tika saslēgtas kopā, lai viņas varētu uzkrāt elektroenerģiju. Un tas sākums bija ļoti, ļoti vienkāršs. Tu uzlādē tās baterijas tad, kad tīklā ir lēta elektrība, un izlādē tad, kad ir dārga. Tātad uzņēmums ļauj citiem uzņēmumiem piedalīties elektroenerģijas tirgū. Tas piedāvā programmatūras platformu, kas vienviet pārvalda visu procesu, no pašpatēriņa optimizācijas līdz tīkla frekvences balansēšanai un enerģijas tirdzniecībai. Izklausās joprojām sarežģīti, tāpēc palūdzām Egijai to uzzīmēt.
Tā ir bateriju sistēma. Ja? Tas ir jānopērk man. Jā. Un tad Tu iegādājies, tur piemēram, 1 megavats, 2 megawatstundas. Tas nozīmē, tātad 2 stundas mēs varam maukt ar pilnu jaudu. Un tev klāt var būt arī, piemēram, tur rūpnīca, jā, ar patēriņu. Šeit, piemēram, augstsprieguma tīkls saka, lūdzu, paņemiet, jo mums ir par daudz. Un mēs šeit, biržā, veicam otru procesu. Tātad pretējās kustības tajā brīdī veicam, ka mums samaksā gan biržā par to, ka mēs, piemēram, pārdodam, un augstsprieguma tīkls samaksā par to, ka mēs paņemam no viņiem. Līdz ar to šī atkal veidojās tev tātad peļņa. Nezinu, vai šis ļoti tagad palīdzēja, bet katrā... Tu saprati? Labāk. Man liekas, ka viņi ir tāda platforma, kas savieno kopā tos, kam vajag elektroenerģiju, un kam viņi paliek pāri. Un tad, kad tu visu savieno kopā, katrs tev samaksā un tu gūsti peļņu. Tev ir ļoti daudz ābeļu. Ir viens moments, noteiktā posmā, kad to ābolu ir tik daudz, ka tu nezini, kur viņus likt. Es zinu, ir tā dzirdēts. Jā. Nu, lūk, un tad tas ir tas pārpalikums kļūst par vai nu tu viņu izmet, vai nu tu viņu uzglabā burciņās. Kodā vienā vai tā formā sasaldē, vai zapti. Un tieši to pašu viņi dara ar elektroenerģiju. Un tad izvēl kādā, kad visvairāk vajag ziemā uz Vai kāds cits izdomā, ko ar tiem maniem āboliem darīt? Es pats viņiem atdodu savus ābolus, un pēc tam caur tiem, kas to izdomā, atnāk citi, kam tos ābolus vajag. Tieši tā. Kad nevis es to pats daru, bet ir pa vidu šis posms, kas saved kopā. Jā. Audzētājus ar zaptsēdājiem. Lai darītu to, ko dara Hackmotion un Egija ar NG-Cell, faktiski ir labi, ja tu neesi pārāk daudz pieredzes guvis ar lietām, kas ir izdevušās. Jo tad tev ir jātiek vaļā no tā sava izdevušamies ego. Bet vai NG-Cell nav mazliet cits tas pieejams? Egijas un NG-Cell gadījumā viņi jau to mērķi jau pašā sākumā saskatīja un ļoti mērķtiecīgi devās tajā virzienā. Pārliecība ir, lai tajā industrijā nostiprinātos un būtu nevis tāds viens teiksim, akts, kurš pēc tam pazūd, ja, bet lai tur varētu strādāt gadiem un nostiprināt to savu brendu. Mēs pamatā fokusējamies uz to, lai tie cilvēki, uz kuriem uz to tirgu, ko mēs ejam, kuriem mēs ticam, ka tas produkts ir vērtīgs. Mēs ļoti skatāmies, kāda ir tā atgriezniskā saite. Mums, principā, visa produktu komanda ārkārtīgi lielu uzmanību tam pievērš. Sazvani ar mūsu klientiem ir principā ikdiena, vienalga, vai tie ir programmētāji, vai produktu menedžeri, vai dizaineri. Mums ir Facebookā tāda sava Hackmotion Golf Community grupa, kur mēs ir tūkstošiem biedru, kas ir mūsu klienti. Un ļoti publiski notiek diskusijas gan par to, kas cilvēkiem patīk, gan arī par to, kas cilvēkiem nepatīk. Un mums tā ir tāda ļoti svarīga atgriezniskā saite, jo ilgtermiņā, lai mēs būtu tur, kur mēs gribam, mums ir jābūt, ka tas vidējais klients tomēr ir apmierināts ar to, ko viņš ir dabūjis. Tad līdz šim mēs esam izsūtījuši ap kādam 70,000, varbūt vairāk iekārtām. Tagad mums ir, ja mēs klausamies, tad patiesībā mēs ļoti spēcīgi atgrieznisko saiti dabūnam par to, kas ir labi un kas varbūt ir jāuzlabo. Vai ir vispār kaut kāda paralēla, ko tu varētu sev savilkt savā ābolu biznesā? Mērķtiecība tieši potenciālo klientu uzrunāšanā. Un kā viņš teica, ka viņam ir svarīgi visu laiku dabūt atpakaļ to informāciju, kas strādā, kas nestrādā, ko vajag uzlabot. Šis dialogs ar klientu, man tas pastāv, bet to varētu vēl uzlabot un kaut kā attīstīt vēl labāk. Tu īstenībā ļoti precīzi pateici. Mēs visi teorētiski zinām, pirmajās lapās biznesa mācību grāmatās jums ir jāklausās, ko domā jūsu autori. Jums ir jārunā ar savu autori. Realitātē mēs šo posmu ļoti veikli pārlecam. Tas ir šķietami laika izšķiešana. Es bišķiņ zinu labāk, es intuitīvi jūtu. Bet īstenībā tu to grūto posmu nevar izlaist. Cik bieži sanāk kļūdīties?
Katru dienu vairākas reizes. Tā realitāte ir tāda, ka, ja mēs mēģinām darīt kaut ko, ko mēs īsti nemākam, tad mēs kļūdīsimies. Jā. Vai investoriem īstenībā patīk tas, ka jūs jau esat gājuši un riskējuši paši ar savu ādu? Ļoti. Ja? Jā, ļoti. Tad viņi ļoti. notic vairāk. Jā. Kad tu parunā ar amerikāņu vai tādu riktīgi rietumu Eiropas investoriem ārprāts, viņi kūst no tā, ka tev ir bijis citi biznesi, ka kaut kas ir vispār nav izdevies, ka tu esi pazaudējis naudu, ka tu zini, kā tas ir. Baltijā iespējams to netik ļoti novērtē, bet, piemēram, tas investors, kas investēja mūsos Exchange Ventures, viņi ļoti to novērtēja. Jo viņi savā ziņā tas, kā uz to skatījās, ir, ka ko jūs jau bijāt izdarījuši, un jūs spējāt tikt no šīs lietas ārā, no tās lietas ārā, tas saucamais, nezinu, kā ir pareizi latviski, resourcefulness. Ka tu spēji atrast resursu, jebkurā tev liekas bezizējas situācija, nākamajā dienā tu atrodi kaut kādu šo te resursu un izēj no tā punkta. Tā ir tas moments, kurš saka, krīze kā iespēja, mēs atslēdzāmies no Krievijas elektroenerģijas tīkla, līdz ar to mums ir brīva vieta jaunām idejām, vai ir patriecīga augsne enerģētikas jomā startēt šeit? Jā, noteikti. Šobrīd Baltija beidzot kaut kur pirmajā vietā starp visām Eiropas valstīm, jo Baltijā šobrīd atdeve šajā tirgu, ja tur iegādājies baterijas, ir ļoti augsta. Mēs trāpījām, tā kā vēl perfektātu brīdi nevarēja atrast. Vienkārši neeksistēja perfektāts brīdis. Uzņēmumu peļņas rādītāji un citi indikātori daudzkāršojas strauji. Taču, lai tiktu pie ģeometriskā progresija augoša biznesa, sākumā bija jāiegulda savs laiks un stoiciska pacietība. Tad es dzirdu, ka bija daudz laiks iztērēts, bija daudz naudas iztērēts. Neprasīšu cik, man bet bail domāt. Bet nebija vienā brīdī tāds sajūta, ka viss, tagad tiešām pietiek. Vēl 2 mēneši es eju meklēt īstu darbu, kā mēs sakam. Kā varēja vēl joprojām turpināt meklēt, kad nav? Jā, tur laikam nav tāds vienkāršs atbildes. Skaidrs, ka visi, kas ir būvējuši biznesu vai kaut ko līdzīgu, ir sajutuši to sajūtu, ka parādās, es teiktu, motivācija ne no kurienes, ja? Kad tā ideja kaut kāda tev vienkārši pārņem to prātu, un tad varbūt sāc gan neracionāli rīkoties. Tīri tādā praktiskā līmenī, droši vien es personīgi biju ļoti pārsteigts, cik daudz dažādu atbalstu mēs varējām dabūt. Un es runāju par ļoti dažādu tipu atbalstu, sākot ar vispār tādu jaunu uzņēmumu ekosistēmu, kur ir apkārt cilvēki, kur ir tajā ceļā tālāk par tevi, bišķiņ aiz tevis, un ir tāda vesela komūna, kas ļoti labprāt mainās ar principā visu pieejamo informāciju, dalās ar savu pieredzi. Tas ir varbūt kaut kas pilnīgi pretējais, kas parasti ir tā klišejiski iesēdies no kādiem 90. gadu biznesmeņiem Latvijā, ja, kas tur visi ir rīkļu rāvēji un katrs tur rauj to deķīti uz savu pusi. Tad jaunu uzņēmumu vidū ir pilnīgs pretējais, un es domāju, daudz cilvēku to nezina, bet tā ir, teiksim, patīkama vide, kurā cīnīties par to savu ideju un to projektu. Un otra lieta ir tiešām ļoti praktisks arī monetārs atbalsts. Mēs, Hackmotions, ir dabūjis ļoti daudz publiskā finansējuma atbalstu, varbūt ne tādos iespaidīgos absolūtos ciparos, bet mēs atradām veidu, kā ar to mazumiņu, ko mēs visu kaut kur dabujām, kas tāpat ir tur lielos 10 000 vērti granti, mēs tikām līdz tam tirgum, ja, ar kaut kādu savu finansējumu tam līdzīgi. Bet tas moments, ka zaļais kurs un Eiropa un Eiropas Savienība, vai tur ir kaut kādi struktūra fondi un tāda veida atbalsts pieejams? Fondi ir, bet mēs līdz šim īsti neesam izmantojuši. Mēs kā cilvēki, mēs esam bijuši kaut kādos fondos, esam kaut kāds atbalsts izmantojuši. Arī tā skaitā priekš NGSLT ir, piemēram, programmatūras, tur izstrādes, bet tas ir tādā ļoti mazā apmērā. Tas nav tur tā, ka tur tagad no tā tu vari gadiem tur kaut ko strādāt, dzīvot. Mēs varbūt arī nepakrītam tieši apakšā zem tā. Tāda gluži zaļā kursa. Mēs it kā esam šis te enableris tam, ka veicināt saules parkus, vēja parkus, jo saules parkiem jau, protams, mēs visi zinām, nav tā, ka tā būtu zelta bedra. Tad, attiecīgi, uzliekot šīs baterijas un paņemot mūs kā pārvaldnieku, viņi pēkšņi no
netik varbūt pateicīga biznesa kļūst par ļoti pateicīgu biznesu un sāk pelnīt. Līdz ar to mēs it kā esam tas vidutājs, kas vienkārši palīdz tam zaļajam kursam attīstīties, lai viņi tiešām arī nopelna naudu, nevis tikai strādā tādā, sabiedrības labā, jā. NGCell kā pavisam jaunam uzņēmumam vēl finanšu rādītāji nav apkopoti. Zināms, ka mēnesī tiek notirgotas 2 gigavatstundas. Egijai jau ir skaidrs, šis būs uzņēmums, kuru negribēsies pārdot. Drīzāk pārpirkt citus, attīstīties un iekarot tirgus citās valstīs. Kā ir ar talantu piesaisti Latvijā? Jūs varat rekrutēt vietēji, jums ir jāskatās pasaules mērogā uzreiz priekš tik specifiskas lietas. Mums ir talanti, kas nāk strādāt. Talanti noteikti ir. Talantu piesaisti ir grūti, un es domāju, ka tā tam būtu jābūt. Tas atlases process vienmēr ir smags. Mums vidēji ir ap 100 sarunām uz vienu cilvēku, ko mēs paņemam komandā. Mums ir varbūt tādi ļoti specifiski kritēriji, ko mēs gribam redzēt tajā komandā. Tas nevienmēr ir ļoti liela kaut kāda pieredze tajā, ko mums vajag, jo daudz lietas, ko mēs darām, burtiski neviens apkārt, teiksim tā, nav neko tādu darījis, ja? Man jau liekas, ka tā pamatbūtība ļoti vienkārši. Pirmais, ja mēs tiem cilvēkiem, kurus mēs meklējam, viņi ir ambiciozi un viņiem gribās kaut ko uzbūvēt, ja? Ja mēs viņiem varam piedāvāt iespēju tiešām uzbūvēt kaut ko, vienalga, vai tas ir produktā, vai tas ir mārketingā, un radīt kaut ko, kas sasniedz tos cilvēkus, teiksim, pāri okeānam un rada tur reāli to impaktu. Tas ir tas, kas viņiem interesē. Kamēr mēs to varam viņiem nodrošināt, tas ir, es teiktu, pirmā tāda, panākuma atslēga, lai tas talants paliktu, vai to var kaut kā uzhakot. Es domāju, tur pēc būvotības vienkārši jābūvē ambiciozas lietas. Skaidrs, kas attiecas uz kaut kādām atalgojumu un tādām lietām, mums paveicies pēdējos gados, ka tie biznesa rezultāti ir ļoti normāli, priekš vispār pasaules līmenī, teiksim, tajā industrijā. Skaidrs, ka mēs esam vēl ļoti mazs ražotājs un vēl aizvien jūtamies, ka mēs esam tā ceļa sākumā, viss vēl ir priekšā, bet tātad gan tiešais atalgojums, gan mums ir jau mēs bijām viena no pirmajām Latvijā, kas ievies tā saucamo SIA uzņēmuma akciju opciju programmu. Tad, principā, visi mūsu darbinieki ir arī potenciāli līdziepašnieku kompānijai. Mana meita nāk pie manis, viņai 11 gadi, visādām biznesa idejām, zīmē prototipus, visādus neīstus datorus un stāsta, ka te var uzspiest enter. Kā viņai 11 gados gatavoties tam, ka viņa varētu būt uzņēmēja? Sākt ar nezaļu pārdošanu. Ne tikai prototipēt, bet iet tur ārā un pelnīt. Zini, man liekas, ka savā ziņā, ja tu gribi kaut ko sākt un tev nav vēl komanda, numur 1 lieta, kas tev jāiemācās, ir pārdot. Okay. Katra tā situācija un tie izaicinājumi, protams, ir ļoti atšķirīgi, bet droši vien tāds viens kopsaucējs, kas visbiežāk ir klupšanas akmens un bija milzīgs klupšanas akmens mums pašiem, ir tiešām tā tirgus izpēte. Bet es nerunāju par pasēdēt pie datora, paskatīties tur cik ir teorētiski cilvēki kaut kur, ja? Bet tas ir tiešām runāt ar tiem potenciāliem klientiem. Ja mēs būtu runājuši ar saviem potenciāliem klientiem snowboardā, pirms mēs kaut vienu kodu rindiņu uzrakstījām vai sensoru salodējām, es domāju, mēs dažu nedēļu laikā nonāk pie secinājuma, ka tas produkts ir jāvirz kaut kur citur. Mums pagāja pusotrs gads, līdz mēs sapratām, ka tas jādara. Ja? Tas tāds skarbs atskats atpakaļ, ja? Tā kā mēs tā grābekļu uzskāpām, ļoti smagi. Ja būtu jāpasaka tāda viena lieta, tad būtu tiešām ļoti nopietni uztvert tirgus izpēti un ar to saprotot tiešām iet tur, kur ir tie potenciālie klienti un ļoti skaidri ar viņiem runāt, lai saprastu, vai tur vispār ir tā interese. Vai ir vispār kaut kāda paralēla, ko tu varētu sev savilkt savā ābolu biznesā ar to, ko tu dzirdēji šodien? Vienīgais, tā mana specifika ir tā, ka man tās izvēles ir jāizdara ļoti saulaicīgi un pēc tam kaut ko mainīt, ka tu jau esi iestādījis. Ja tā šķirne negaršo, tad to mainīt, tas ir daudz, vairāk gadu jautājums. Tas nav tā, ka tu vari pēkšņi nolikt un mainīt virzienu. Ja mēs atbrauksim ciemos pēc 5 gadiem, kur jūs būsiet? Jūs būsiet vēl Rīgā?
Es noteikti domāju, ka mums Rīgā noteikti vienmēr kaut kas paliks. Mēs jau tomēr esam arī tādi patrioti, tāpēc mums noteikti vienmēr kaut kas būs Rīgā. Bet tas, ka mums jau daži no kolēģiem arī jau sapņo par stikla torni Londonā ar skatu uz visu, un es savukārt Ņujorkā sapņoju par tādu torni un ofisu tur, tad līdz ar to iespējams būs tas raidījums jāorganizē un jābrauc uz turieni, bet Rīgā mēs noteikti, mums vienmēr būs Rīgā office un notiksies arī viss šeit un būs komanda arī Rīgā, tas būs tomēr. Un te ir mūsu mājas, te mēs to visu uzsākām. Latvija nav jūsu tirgus, kāpēc jūs esat Latvijā, kāpēc jūs neesat Amerikā? Droši vien, ja pirms 10 gadiem man būtu prasījis, vai šādā līmenī mēs varētu darboties tikai no Office Latvijā, jo mums tiešām pagaidām nav nekur citur, ir dažādi partneri, bet tā kā pašu darbinieki vai Office nav nekur citur, es droši vien būtu domājis, ka nē. Bet tā pasaule pēdējos gados ir ļoti mainījusies. Rekur, piemēram, mēs skatījāmies, ka tagad strādājam pie 4. aparatūras iekārtas, kurai liela daļa partneru ražošanas ir Ķīnā. Šogad bija burtiski pirmā reize, ka kāds no kolēģiem aizbrauc uz Ķīnu. Tad mēs jau iepriekšējos gadus kaut kā atradām veidu, kā sastrādāties pat ar tādu fizisku ražošanu lielos apjomos pilnīgi attālināti. Un tas ir tas, kas noteikti palīdzējis, kad arī visu mūsu tā izplatīšanas stratēģija ir tīri caur e-komerciju. Tad no mūsu mājaslapas veidojas droši vien 95% no mūsu apgrozījuma. Un tad viss tas teiksim, pārdošanas muskulis, ko mēs esam apzināti trenējuši, ir vairāk kā aizsniegt cilvēkus digitālā vidē, kā viņus digitālā vidē, teiksim, izglītot par to produktu, pārliecināt par to pirkumu. Un tad tas tā tīri dabiski ir neradīs nekādus ierobežojumus mums to darīt no Latvijas, kur ir ļoti daudz, teiksim, virkne ar tādām priekšrocībām salīdzinot ar teiksim, šādu ofisu veidošanu, Silīcija ielā vai Londonā vai vēl kaut kur. Jo lielākā nišā tu darbojies, jaunu uzņēmums, kurš dara kaut ko, ko vēl neviens cits pasaulē nav darījis, un tas īpaši attiecās uz Hackmotion, ir ļoti uz pirkstiem saskaitams skaits cilvēku, kas tev var šajā ziņā kaut ko ieteikt, jo tur neviens vēl nav bijis. Tev var ieteikt cilvēki, kā uztaisīt jau tavam produktam piemērot vizuālo identitāti vai pārdošanas kanālus, līdzīgi. Bet kurš visaptvaroši paņems un teiks, virzies šādi, es domāju, tur neviens inkubators nevar palīdzēt. Domāju, ko es varētu sev paņemt savai uzņēmēju darbībai, tad šī mērķtiecība, šī neatlaidība, šī arī kaut kādā ziņā pašironija, ka tu vari par tām savām neveiksmēm pasmaidīt vai iesmiet. Un tas ir arī, man liekas, ļoti svarīgi, kā tu uztver to, kas ar tevi notiek. Nākamajā sērijā. Pašā sākumā jau bija ideja par biznesu, vai tomēr bija? Šis izklausās pārāk vienkārši. Pieprasījums ir, mums ir tā, kā to sauc, labā problēma, ka mums trūkst apjoms tieši. Ja viss griežās un mums ir 2,5 miljoni, nenozīmē, ka mēs esam bagāti. Tāds visa ir lieta, materiāli, vērtības, apgrozāmie līdzekļi. Tas ir kapitāls, lai mēs varētu strādāt.